Un esam atgriežušies šajā aizraujošajā spēlē. Latvija uzvar iemetienā un mēģinam izspēlēt ripu. Aiz Čehu vārtiem darbojās aktīvi Latvijas uzbrucēji. Tomēr izdodas ripu noturēt zonā. Iespēle un Čehiem izdodas izmest ripu, un tā ir atkal pretgarums aiz. Un nāksies atkal uzbrukumu sākt pa jaunam. Latvijas uzbrucējies savu aizsardzības zonā aiz vārtiem un sākam uzbrukumu. Kaut kā tomēr ir jāvirs priekš šī vairākuma izspēle. Latvieši mēģina iet zonā. Tomēr tas izdodas. Un nē, Čehi tomēr izmet ārā ripu. Un sanāk pretuzbrukums 2-1. Piespēle un, diemžēl, vārti. Čehi iemet mazākumā un rezultāts jau ir 3-0. Latvija uzvar iemetienā. Aktīvi darbojamies. Aiz vārtiem un 1-1 un Edgars Musaļskis glābi komandu. Lieliski darbojās Edgars Musaļskis savos vārtos. Čehi joprojām mūsu aizsardzības zonā. Mēģinām viņus apspēlēt. Čehi aktīvi darbojas uz vārtiem un latviešiem izdodas izmest ripu un var veidoties pretuzbrukums. Tomēr nē. Tomēr jā. Latvija iet zonā. Tomēr nav kas palīdz. Un vārtu stabiņš glābj pēc Jāņa Sprukta metiena. Un atkal nāksies sākt uzbrukumu no jauna. Kaut kas ir jādara, jālauž spēles gaita, lai mēs tiktu uz priekšu. 2-0, esam zaudētājos un esam viņa zonā. Lielisks metiens un vārti! Sergejs Pečura! Rezultāts tika samazināts jau 2-1. Un jā, redzam, ka ripa trāpa Volkūnam un atlido un iekrīt vārtos. Tāda šaubīga situācija, taču tiesnesis norāda, ka vārti tiek skaitīti un jau vairs tikai viena vārta starpība. Tāpat jāturpina, un mums var izdoties arī pārspēt Čehus.